Un tagad pievērsīsimies 5 potenciāli bīstamām kļūdām, kas var būt, ja mēs uzstādām saules paneļu sistēmu. Kļūda numur 3. Savienojam kabeļi, kādas diametra, kādai jaudai paredzēti, lai nebūtu tāda situācija, ka šie kabeļi, kas tiek uzstādīti, ka kādā mirklī viņi pārkarst, un ja viņi pārkarst, tad savienojuma vietas var radīt problēmas, var radīt dzirksteļošanu, un no tā galīgi vajadzētu izvairīties. Potenciālā kļūda numur 4. Invertoru izvēle. Izvēlamies invertorus, kas ir droši, kas ir pārbaudīti un kam ražotājs dod garantiju. Ja mēs paņemsim invertoru no internetā pieejamām saitēm un nopirksim tādu, kas varbūt nebūs tas dārgākais, bet būs tas lētākais un kas nebūs tas drošākais, rēķinamies ar sekām. Izvēlamies drošus, pārbaudītus invertorus. Lieta numur 5, kas pat ir vēl svarīgāka – akumulātori. Ja mēs izvēlamies akumulātorus, kas nebūs piemēroti konkrētā invertora ražotājam, vai vispār būs paņemti no kaut kurienes, no nezināma ražotāja, ar nezināmām vadības sistēmām, tur var sekas būt ļoti sliktas un jau tādas Latvijā ir pieredzētas. Tāpēc izvēloties akumulātorus, skatāmies, kā viņi sapas kopā ar mums jau uzstādīto invertoru.